Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs 18. nodaļā. Debesu valstība ir līdzīga ķēniņam, kas ar saviem kalpiem gribēja norēķināties. Un, kad viņš iesāka norēķinu, viņam pieveda parādnieku, kas tam bija parādā 10 000 talantu. Bet, kad tas nespēja samaksāt, tad kungs pavēlēja to pārdot ar sievu un bērniem un visu, kas tam bija, un samaksāt. Tad kalps krita pie zemes un viņu gauži lūdza, sacīdams: cieties ar mani, es tev visu nomaksāšu. Tad kungam palika kalpa žēl, un viņš to palaida, un parādu tam arī atlaida. Bet šis pats kalps, izgājis ārā, sastapa vienu no saviem darba biedriem, kas tam bija 100 denāriju parādā. Viņš to satvēra, žņaudza un sacīja: maksā, ko esi parādā. Tad viņa darba biedrs krita tam pie kājām, lūdzās un sacīja: cieties ar mani, es tev samaksāšu. Bet viņš negribēja, un nogājis to iemeta cietumā, tiekāms tas savu parādu samaksā. Kad nu viņa darba biedri to redzēja, tie ļoti noskuma. Tie aizgāja un izstāstīja savam kungam visu, kas bija noticis. Tad viņa kungs to pasauca un tam sacīja: tu nekrietnais kalps, visu šo parādu es tev atlaidu, kad tu mani lūdzi. Vai tad tev arī dzen nebija apžēloties par savu darba biedru, kā es par tevi esmu apžēlojies? Un viņa kungs apskaitās un nodeva to mocītājiem, kamēr tas samaksā visu, ko viņš tam bija parādā. Tā arī mans debesu Tēvs jums darīs, ja jūs ik viens savam brālim no sirds nepiedosit. Āmen. Tā kunga evaņģēlijs. Kungs svētais gars nāc un apgaismo un apskaidro mūs pie tikko dzirdētajiem mūžīgās patiesības vārdiem, kas tādi bija, notiek un būs vienmēr. Āmen. Mīļotie, ir dažas lietas, ko mēs pazīstam gandrīz visi. Piemēram, lielākā daļa cilvēku kaut reizi dzīvē ir iedomājušies, ka viņiem ir daudz naudas, ļoti daudz naudas. Ļoti liels skaits cilvēku mēģina arī to realizēt dzīvē. Ļoti daudz, piemēram, aizpilda kādas loterijas biļetes, min skaitļus, varbūt liek likmes kādos totalizatoros. Viņi grib tikt pie lielas naudas. Ko tik visu nevarētu izdarīt? Summas var svārstīties, tomēr pēc pagājušā gada muzikālās bankas uzvarētājas dziesmas panākumiem, jeb pirmās vietas Latvijā, secinu, ka droši vien zemākā vēlamā summa, ar dziesmu vārdiem izsakoties, žargonā runājot, ir 1 štuka. Tas nozīmē 1000 eiro, ja es pareizi saprotu. Kādreiz mēs savās vēlmēs esam mazliet pieticīgi, mazliet pēdiņās pieticīgi un noliekam arī to augšējo latu. Ir zemākā un augšējā.
Un tad bieži vien cilvēki saka, man pietiktu ar 1 miljonu. Tas būtu pietiekoši. Atzīšos, ka esmu kādreiz arī tā domājis. Un tēlaiņi sakot, ko gan varētu darīt, ja no gaisa nokristu 1 miljons? Un tad esmu domājis, vai man pietiktu dūšas visu ieguldīt baznīcas remontā, piemēram. Ja es lūgtu Dievam, lai viņš dod 1 miljonu, tā, ka mēs varam saremontēt baznīcu, izdarīt visu, kas uz šo brīdi mums ir nepieciešams. Bet es apsolītu Dievam, ka es sev nepaņemtu pilnīgi neko. Es nezinu, kā tas būtu, ja būtu. Varbūt arī kāds no jums tā līdzīgi ir domājis, un varbūt pat lūdzis Dievu. Tas jau nav tāds lūgums, ja man būtu 1 štuka, ko nedēļas nogalē notriekt. Vairāk un labiem darbiem. Jā, tā domas pieder pie saldiem sapņiem. Šīs dienas iespaidā aicina iztēloties pretējo. Ja paliekam pie iepriekš nosauktajām summām, tad varam iztēloties, esam parādā 1000 eiro. Droši vien vienai daļai no mums šī likme varētu būt par zemu. Esošās saistības ir lielākas. 1000 būtu ļoti labi. Tas piederētu pie salda sapņa. Varbūt mēs varam iztēloties sevi kā reāla cilvēka situācijā, mūsu sabiedrībā. Situācija, kuru uzzināju pavisam nesen. Kopējais dzīvokļa īres un komunālo maksājumu parāds 3150 eiro tekošajiem rēķiniem. Tas gadu laikā ir panākta vienošanās par parāda nolīdzināšanu. Katru mēnesi jāmaksā 125 eiro. Jūs teiksiet, nekas traks. Pagaidiet, vēl viss nav pateikts. Šajā situācijā iztēlosimies, ka esmu pensionārs, 2. grupas invalīds. Parāds izveidojies pēdējā gada laikā, kopš tika atklāts ļaundabīgs audzējs. Jūs nespējāt vairs maksāt, jo vismaz daļēji bija jāsadz ārstēšanās un medikamentu izmaksas. Tātad esat parādā 3150 eiro, cīnāties ar slimību, katru mēnesi saņemat arī aktuālo rēķinu. Skaidrs, ka elektrība un gāzes sen ir atslēgta. Tomēr siltums, daudzdzīvokļu mājā, īre, koplietošana, elektrība un atkritumu izvešana, par to jāmaksā katru mēnesi. Un jūsu pensija ir 204 eiro mēnesī. Bērnu un citu rādu nav. Tas nav izdomāts stāsts. Tā ir kāda cilvēka realitāte. Varbūt pat vismazāk nedēļas nogalas uzdzīves iespējas, ierindoja dziesmu. Ja būtu lieka štuka, tad es zinātu, ko likt. Parādu atmaksas kārtība
nebūtu ilgi jādomā. Nav jāiedomājas, ka parāda 30 miljonus, kas būtu aptuveni līdzībā pieminētā lielā summa. Iespējams, pavisam pietiktu ar 100 denārijiem, jeb mazliet vairāk kā 4 mēnešu vidējā alga šodienas Latvijā. Lai noteiktos apstākļos summa būtu neatmaksājama. Vēlējos, lai mēs mazliet sajustu, kā tas ir, kad ir neatmaksājams parāds. Kā tas ir, kad vienīgais, ko var lūgt, pacieties ar mani, es atmaksāšu kaut kā. Pacieties, varbūt būs kāda izēja. Es ceru uz brīnumu. Un tagad, kad esam sevi iedomājušies šajā neapskaužamajā situācijā, jūs pieredzat žēlastību. Brīnums notiek. Parāds ir atlaists. Vai par parādu kāds ir samaksājis? Tas ir izlīdzināts. Tik un tā paliek dzīves grūtības, bet parādu sloga nav. Kas notiek tālāk? Bet ja notiktu reiz tā, ka dienā saulainā manā ādas maciņā nāktu laime gaidītā, tad jūs saskatītu reiz, kas labā cilvēkā sēž. Jēzus līdzība mums tikpat ironiski stāsta, kas labā cilvēkā var sēdēt. Tikai vienkāršs jautājums mums var nostādīt diezgan nērtā situācijā. Kāpēc nejūtamies un neizturamies kā cilvēki, kuriem milzu parāds ir atlaists, kuri ieguvuši brīvību? Jo vai tad līdzība nerunā par katru no mums Dieva priekšā? Un starp citu, nevienmēr mēs to tā esam domājuši, bet tie ir arī naudas parādi. Es tikai pavisam nesen to tā apjautu, cik manas dzīves laikā ir iztērēts, un tagad saprotu nelietderīgi, atrauti no Dieva gribas. Daļa no jums, tāpat kā es, esam sākuši dot Dievu valstības darbam saskaņā ar seno 10. tiesas principu. 10% no visiem ienākumiem uzskatītiem par Dieva naudu. Kad es sāku to praktizēt, Dievs man neatprasīja to, ko daudzus gadus nebiju maksājis. Es pat neiedomājos, ka tas varētu notikt. Skaidrs, ka viņš taču laikam ir ļoti laimīgs, ka es tagad to daru. Kādi vēl vecie parādi? Man tas nav jāatmaksā. Protams, ka jautājums ir arī daudz plašāks par vienkārši naudas līdzekļiem, par mantu. Tas ietver visu laiku, attieksmi pret cilvēkiem, sevi un Dievu. Parāds, ko nākot pie ticības neviens nevar atmaksāt, jo laiku pagriezt atpakaļ nevar. Pulkstenis iet tikai uz priekšu, nekad atpakaļ. Bet tas viss ir piedots. Visi grēki, pilnīgi visi, vārdos, domās, darbos, apzinātie, neapzinātie, viss ir piedots. Un tas ir vairāk kā 1000, 3150 vai 30 miljonu eiro, vai vēl vairāk. Parāds, kas nav atmaksājams nevienam cilvēkam iepratī Dievam.
To samaksājis ir Kristus ar savām asinīm pie krusta. Parādu piedzinējis, velns, sātans ar savām apsūdzībām neko nevar izdarīt. Tāpēc apustulis raksta, viņš jau savu paša dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Kas vēl apsūdzēs Dieva izredzētos, vai Dievs, kas mūs taisno? Kas mūs pazudinās? Vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris, vēl vairāk, kas ir augšām cēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv? Viņš izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tā prasībām un paņēmis to no mūsu vidus, pienaglodams pie krusta. Tā viņš atbruņojas visas pretvaras, tās atklāti kaunā likdams un Kristu uzvaru svinēdams pār viņām. Kādreiz cilvēks no malas skatās un ierauga, ka baznīcas solos sēž viens otrs pikts, nesmaidīgs cilvēks. Ne tikai baznīcas solā, arī mēdz cilvēki pikti un vairāk vai mazāk smaidīgi vai nesmaidīgi iet altārī un kāpt kancelē. Tas ir jautājums. Un kādreiz man ir sacījuši, mācītāji, kāpēc jūs nevienu reizi nepasmaidījāt dievkalpojuma laikā? Vismaz ziņojuma laikā. Kas jums noticis? Es atzīšos, kad es pēc tam tā domāju un apceru, tad allaž esmu atradis to, ka man ir kāda nepiedošana. Ka kaut kur kaut kāda ļauna atmiņa, kaut kas tāds, vairāk vai mazāk. Kāpēc? Kāpēc tāds tā kā samocīts? Gluži kā šajā līdzībā, tā kā spīdzināts. Reiz dzirdēju kādu mācītāju stāstām par viņa draudzes Perminderi. Cilvēki bija pie viņa nākuši, noskumuši un klāstīja, ka ciemata centrā pie veikala baznīcas kalpotājs piegājis pie kāda vīra, viņi pārmījuši dažus vārdus, un Perminderis iesitis tam vīram pa seju. Tas otrs nav uz to atbildējis ar to pašu, vēl dažas dunkas, pāris lamu vārdi, un tad Perminderis licies mierā. Lieki teikt, ka mazā ciematā tas ir diezgan skaļš notikums. Cilvēki, kas to redzēja, bija šokēti, neizpratnē un par to runāja apkārt. Protams, nākuši satriekti, sašutuši par redzēto, arī apmulsuši pie draudzes mācītāja, pēc padoma ar savām sūdzībām. Līdzīgi kā arī šajā stāstā, evaņģēlijā. Kāds bija iemesls? Izrādījās, ka tas otrs tam vienam bija parādā 20 eiro, ko bija solījies atdot dažu dienu laikā. Bet dažas dienas izrādījās ilguši vairāk mēneši. Cilvēks sākumā solīja, pēc tam vairs necēla klausuli, kā jau tas mēdz notikt. Tad, kad šis vīrs tika ieraudzīts, tad, gluži žņaugts viņš netika, bet pie zilas acis gan tika. Jautājums mums šodien visiem un vienmēr paliek, kā mēs Dieva žēlastību, ko esam saņēmuši, nesam tālāk. Ko mēs darām ar parādiem, ar saviem, ar citu? Kā mēs izturamies vai parādam žēlastību?
cik tas ir iespējams? Vai esam gatavi piedot, lūgt piedošanu? Un ja nespējam, vai lūdzamies, piedod, kungs, palīdz man manā nepiedošanā? Un tā nu ir, ja mēs nepiedodam, mums uzgulst smagais parāds, kas ir Dieva priekšā. Tā arī debesu Tēvs jums darīs. Un tad nav jābrīnās, ka es eju altārī bez smaida, un kāds varbūt sēž tāds pats arī baznīcā. Lieki teikt, ka cilvēks zem parādu nastas nejūtas laimīgs. Zem neatmaksājamas parādu nastas. Ja gribi būt laimīgs, meklē piedošanu pret savu tuvāko, kad tas lūdz, piedod viņam. Un ja tavā ādas maciņā nāktu laime gaidītā, pateicies un rīkojies kā labs cilvēks, kā Dieva bērns. Āmen.